Sveiki, labdien, un laipni lūgt atpakaļ manā kanālā. Šodienas video un dažos nākošajos video, pāris nākošajos video, es jums gribētu parādīt dažus, kā teikt, knifiņus tamborēšanā, kas jums palīdzēs vieglāk, lai jums iet tamborēšana. Un tātad ķeramies klāt, un es jums rādīšu. Šodienas video es jums gribētu parādīt, kā tad strādāt īsti rindās. Kad jūs strādājat rindās tā, lai jūsu maliņa, nezinu, šallei, džemperim, jakai, vienalga kam, ko jūs tamborējat, lai viņa neizskatās, maigi izsakoties, pretīgi, lai izskatās jauki un skaisti un gludi. Pirms katras rindiņas ir noteikts skaits gaisa cilpiņu, kas jums ir jānotamborē katras rindiņas sākumā. Es pie video apraksta pievienošu, cik gaisa cilpiņas ir jānotamborē, teiksim, pie apmetuma ar pie stabiņa ar vienu apmetumu vai pie parastā stabiņa. To es pievienošu visu pie apraksta. Un tātad es jums parādīšu kā piemēru parasto stabiņu, vienkāršo stabiņu. Tātad tā būs tikai viena gaisa cilpiņa. Tātad uzmetam viena gaisu cilpiņu, un mēs droši rindiņu varam turpināt ar savu vienkāršo stabiņu. Šādi. Notamborēšu līdz galam un parādīšu jums tad nākošo rindiņu. Nākošo rindiņu mēs pieņemsim, man ir tagad priekšā man ir apraksts, kas man ir jātamborē, kā man ir jātamborē. Nākošo rindiņu man vajag tamborēt ar 2 apmetumiem. Tātad ar 2 apmetumiem es sākšu rindiņu ar 4 gaisa cilpiņām. 1, 2, 3, 4. Šis jau skaitās kā viens stabiņš ar 2 apmetumiem. Tātad nākošo rindiņu mēs tamborējam visu rindiņu ar 2 apmetumiem. Vai nu arī skatoties, kā jums ir rakstīts jūsu aprakstā. Un šādi. Tātad pie video apraksta tad jūs redzēsiet to sarakstiņus, jums norādīšu, cik un ko un kā jums vajadzētu. Tā, lai jūs zināt. Un visa rindiņa ir ar 2 apmetumiem. Nekas grūts. Tātad paldies, ka skatījāties šo video. Ja jums patika šis video, neaizmirstiet nospiest podziņu patīk. Un neaizmirstiet abonēt manu kanālu, lai jūs nepalaistu garām nevienu jaunu video no manīm. Un paldies par skatīšanos. Visu labu, atā!